7 miljardi pasaulē esam. Tā cauri laikiem dienas mēs nesam. Statistika tā nav pīle, statistika tā ir dzīve. Apstājies, saskaities, nesi taču Par tautas skaitīšanu vispirms varbūt jāsāk ar jautājumu, kas katrā valstī ir galvenais. Un atbildē vienkārši, un katrs atbild pamatā pareizi uzreiz. Galvenais ir iedzīvotāji. Cik mēs esam, kādi mēs esam, kā mēs dzīvojam, kādos mitekļos dzīvojam. Un, lai valsti varētu sekmīgi attīstīt uz priekšu, katrā ziņā šie dati ir jābūt pareiziem, tie ir jāiegūst, un tie ir paši galvenie dati, ar kuriem vispār ir jāsāk kādu dzīves kvalitātes attīstību plānot. Rokas darbi izbijās, ne acis darbi izbijās, rokas darbi nebijās. Principā tā arī bija, jo pat sākumā es biju mazliet pat nobies, kā es to varēšu izdarīt. Jāiet pie cilvēkiem, kāda atsauksme būs, kā tiks pie viņiem iekšā. Bet, kad sāk staigāt pie cilvēkiem, ļoti atsaucēji bija, un par 99% bija atsauksme, un viss nav. Viens ir tas, ka es pirms 10 gadiem jau biju tautas skaitītāju. Tad ziemā, kad notika tautas skaitītāju atlase, tad es pieteicos, jo tajā ziemas periodā man bija tādi melnie mākoņi sastājušies virs galvas. Un likās, ka es nespēju sevi realizēt tajā sfērā, ko es esmu izvēlējusies par savu darbu sfēru. Tādā nozīmē, ka nav tās, kā lai saka, nav tā gandarījuma, naudas izteiksmē tik liela, vai ne? Tad likās, un pavasaris nāk, un vēl drusciņi jāpaskrien, vienkārši ideāli. Что я могу сказать? Работа очень интересная. И если бы мне была бы возможность, я бы с удовольствием этой работой занималась. Потому что общение с людьми и очень много нестандартных таких вот ситуаций, потому что у меня был довольно-таки сложный район, очень много заброшенных домов, а во многих домах большие заборы, Да. ни звонка, страшная собака. Тогда пришлось, всех соседей поднимала на ноги, узнавала телефоны, созванивала, встречалась. Bet man nebija žēlīgs, un man iekot, man tā bija grūti vairs ar to saimnieku. Pēc tam gandrīz asaras birst, bet man tie jautājumi ir jāuzdod, un viņš man leikoplastiņus dod un līmē. Tad bija tā tiešām, kad asaras bira un lasījām un rakstījām, bet tā. Bet tā cilvēkiem nebija problēma. Visgrūtāk jau gāja tiem pensionāriem. Viņi jau dikti baidījās no visiem. Vienu onkulīti es jūtu, kad pienāk pie durīm un šušinās, un nelaiž, un es viņam katreiz to zīmīti. Un tad viņš man kaut kur pēc nedēļas teica, ziniet, tās jūsu zīmītes man pārliecināja, ka jūs katreiz nesat, un tad laikam tiešām jums dikti vajag, tad laikam tiešām jūs esat tā īstā. Tad viņš man ielaida. Я пришла в бомжовскую квартиру, она старалась вымыть пол, чтобы было чисто. Это старушка в 90 лет. И вы знаете, ее глаза вот до сих пор стоят передо мной. Это прямо вот такое жизнелюбие я увидела очень, прямо это меня так воодушевило и, в общем-то, поразило. Это вот ситуация, которую я всем рассказываю, потому что вот эта простая женщина, которая всю жизнь работала, она про себя рассказывала, и она вот ее глаза добрые такие. В 90 лет она не потеряла любви вот ко всему. Ja es atnāku vakarā, pulkstens 7:30, viņi pasaka, ka viņi jau aizgājuši gulēt. Es saku, labi, tātad jūs būsiet izgulējušies, mēs sākam rītu no 7, būšu klāt rīt no rīta 7. Viņi gāja uzvilkt savu palātiņu un laid mani iekšā pulkstens 7:30 vakarā. Ļoti daudz cilvēki nebija domājuši, ka tik maz jautājumu un tik viegli. Man bija viens stāvtuks, kas teica, vai, es domāju, ka tu likās man prasīs, cik man mājās kristāli, cik man mājās televizori. Bet tu tik elementāri. Es saku, jā. Vienkārši cilvēki vai nebija informēti, vai viņi vienkārši dzīvo savu dzīvi un nezinu, kas ārpusē notiek. Pārsvarā tie tādi vecāki. Jā, bija tāda sociālā māja, kur cilvēki, kam nav paveicies dzīvē, kas dzīvo tādās vienas istabiņas telpās, tā gari gaitiņi pa vienām istabiņām, tur tās telpas viņiem un galos tur toalets, vannas istabas.
Un tur bija viens ļoti neapmierināts vīrietis, jo es uz šo māju nācu kaut kādas 7 vai pat vairāk dienas, un es nāku, viņš vienreiz man pasaka, ka viņš neskaitīšoties. Viņš šai valstī nav vajadzīgs, viņam no šīs valsts nekas nepienākās, un viņš arī neko valstī nedos. Viss skaidrs, neskaitīsies. Nu, es nāku 1 dienu, 2 dienu, 3 dienu, bet tur jau, kā mazā kopienā, mazā komunā, un viens ar otru tur pārunā, un tā. Un es ar laiku jūtu, ka no šī vīrieša viņš jau, tā mazliet ir relaksējies, vairs nav tik agresīvi noskaņots. Un beigās bija tā, ka mēs tajā vienā virtuvītē, mājas vienā galā jau dziesmas dziedājām, un visi bija vislielākie draugi, un viss bija kārtībā. Noteikti skaitīšana būs pēc 10 gadiem, tad jāsagaida vēl tie 10 gadi, un tad atkal skaitīsimies, un būsim tikpat pozitīvi, atvērti visi viens pret otru. Tagad darīt vēlreiz to pašu? Jā, nedomājot. Jā. Nedomājot. Es domāju, tagad arī cilvēki būtu savādāk, arī vairāk atsaucīgāk. Nu, nebaidieties, mēs jau neesam tik ļauni. Un te jautājumi ar tādi персонību neaizskaroši. Я надеюсь, что через 10 лет не будет заброшенных домов. Около каждого дома будут встречать добрые жители с радостью, что они вот вернулись, и вот здесь у них есть работа. Man liekas, ka vairāk ir jādomā pozitīvi. Mēs esam tik daudz uzsūkuši sevī to negatīvismu, ka mēs sākam rūkt paši savā tajā sabūvētajā pesimismu pasaulē. Cilvēkiem būt vairāk patriotiem un vairāk darīt nekā runāt. Jo visi mēs runājam daudz, visi mēs gaužamies, bet neviens nepadomā, ko tad mēs paši izdarām. Tā labāk, lai mums būtu labāk. Mums patīk visiem runāt, teikt, viss ir slikti apkārt, bet tad daram paši, tad būs.